Jā, sabiedrībā tāpat kā dabā viss ir tādā zināmā cikliskumā, un mūsu paudze ir tā, kas tādā kā saslēgtā aburtajā lokā veido to mezgliņu, kuram ir cerības atraisīties, iztaisnoties un doties virzienā uz labāku nākotni. Jo pretējā gadījumā mēs pārņemam savu vecāku audzināšanas metodes, vai šīs metodes transformējam caur savu skatu punktu otrā grāvī. Un rezultātā nekā nevar izrauties no bērnības traumas radītā aburtā. Gan teorija, gan izrunātās praktiskās lietas, mēs uz tām jau balstoties un atskaroties runāsim tālāk par to, kāpēc tad notiek tā, ka vecāki nav spējīgi brīvīgi rēģēt uz saviem bērniem, kuriem patiesībā ir ciešanas, kuri patiesībā raud, kliedz, niķojās, tāpēc, ka viņiem ir kāda neapmierināta vajadzība, trauksme, bailes vai nogurums. Bet mēs vecāki nespējam pieņemt viņu stiprās emocijas. Nevis negribam, bet nespējam. Tad es rādīšu arī slaidus, vizualizācijas, kuras patiesībā es sagatavoju tāpēc, kā tad, kad sāku pati mācīties, es apkopoju visu iegūto vērtīgu informāciju slaidos, un izrādās, ka laika tiek arī kādā citā.